Esiet sveicināti Skansas apkaimes lokāla plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskajā apspriešanā. Esam veiksmīgi pagaidījuši savas tradicionālās 5 minūtes. Es domāju, bija vērts gaidīt, jo tomēr ir ieradušies vēl papildus cilvēki. Tātad šodien mēs runājam par Skansas apkaimi, kur, es domāju, plānošanas ziņā jau ir tā diezgan gara vēsture. Mēs jau esam neskaitāmas reizes dažādos gan konceptuālos dokumentos, gan diskusijās runājuši tieši par Skansas iespējamo attīstību, jo mēs zinām, ka līdz šim šī teritorija ir palikusi, lai gan viņa ir ļoti tuvu pilsētas centram, palikusi vēl ar ļoti lielu attīstības potenciālu. Varbūt, ka tas pat ir labi, jo daudz dažādu šķēpu ir lausti tieši par gan apbūves augstumiem, blīvumiem un visādām citām lietām. Un teritorijas plānojumā, kas arī šobrīd vēl ir spēkā, bija diezgan liela šī iespēja un diezgan augsta apbūve bija iespējama un blīva apbūve bija iespējama. Un kaut kādā laika periodā radās vēlmes vēl vairāk kaut ko darīt un vēl augstāk kaut ko iecerēt. Un tāpēc mēs arī sapratām, ka tomēr ir jāpārskata visas šīs lietas, par ko ir daudz diskutēts, daudz runāts. Un ir jāvienojas kaut kādā plānošanas dokumentā, kā tad mēs turpmāk skatāmies uz lietām, ņemot vērā arī visu ekonomisko situāciju, jo laiks ir pagājis pietiekami ilgs. Arī pašu lokālu plānojumu mēs strādājam pietiekoši ilgi no 13. gada, kad tika pieņemts lēmums par šādu plānojumu izstrādes uzsākšanu, lai sabalansētu tātad visas šīs ļoti daudzās un ļoti atšķirīgās intereses. Tātad šodien mums ir kā ierasts laika limits apmēram 2 stundas, bet mēs gan esam ļoti maz. Es domāju, ka mēs varētu arī ātrāk visas lietas izrunāt, bet katrā ziņā šis maksimums ir 2 stundas līdz 7:00. Darba kārtībā arī kā ierasts. Tātad sākumā mēs piedāvājam kompaktu prezentāciju par lietām, kas ir mainījies, jo šī ir pilnveidotā redakcija. Tātad kāda bija pirmā un kāda tagad ir izmaiņas pilnveidotajā, to mums noprezentēs šī lokāla plānojuma izstrādātāja grupa 93 pārstāv Lola Čača. Par transportu droši vien nokomentēs transporta projektētājs Elmārs Daniševskis, kas arī ir piesaistīts šī projekta izstrādē. Paralēli tam mums iet arī strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, tātad ir arī pilnveidots vides pārskats. Par to mums pastāstīs pavisam īsi Marita Nikmane, arī no grupas 93. Mani sauc Ilze Purmale, kas man vēl nepazīst, tas esmu no pilsētas attīstības departamenta, tātad plānojums ir Rīgas domas pasūtījums, un tieši attīstības departaments ir šīta projekta administrētāji un virzītāji. Tātad pa kreisi no manis mans kolēģis Eigars Kučis, kas arī palīdzēs atbildēt uz jautājumiem. Mūsu translē, tātad sanāksme ir skatām arī internetā. Tā kā lūgums visiem piespiežot lielās podziņas, droši vien visi jau zina, ne pirmo reizi ir šai zālē un šādās sanāksmēs runāt mikrofonos un stādīties priekšā. Protams, sanāksme tiek arī protokolēta. Tagad dod vārdu tad Lolitai sākt ar to, kas tad ir mainījies. Labdien, godātie klausītāji un skatītāji! Kā Ilze teica, es esmu Lolita Čače un strādāju ar šo lokālu plānojumu jau no pašiem pirmsākumiem un pat vēl agrāk. Jo darbs pie Skansas telpiskās koncepcijas un vīzijām attīstības sākās jau agrāk, kad uzņēmums Sienams arhitekti izstrādāja tādu lokālu plānojumu pirmo skici, un savukārt mūsu uzņēmums, grupa 93, izstrādāja telpiskās attīstības koncepciju, kas savulaik arī noderēja par sākotnējo pamatu
īstajam, oficiālajam lokāla plānojumam. Tas bija jau pirms 13. gada, tā ka šī pilnveidotā redakcija jau ir pilnveidojusies labi sen. Par to arī īsumā pastāstīšu. Atgādinājumam, KALAB Skanstes apkaimes lokāla plānojums vispār ir uzmanības lokā. Šī teritorija ir viena no vairākām prioritārās attīstības vai prioritārām attīstības teritorijām, kas ir noteikti Rīgas attīstības stratēģijā. Un KALAB tieši šī paši varat iedomāties, un gara acīm redzēt, ka Skanstes apkaime ir viena no svarīgām Rīgas vēsturiskam centram tuvām pietuvinātām apkaimēm, kas vēl joprojām ir visai relatīvi maz apbūvēta, kur ir sarežģīti būvniecības apstākļi, bet kam ir liels potenciāls gan transporta infrastruktūras attīstības ziņā, gan telpiskās kvalitātes uzlabošanā, publiskai ārtelpai un kvalitatīvai dzīves videi piemērota teritorija. Līdz ar to lokāla plānojuma galvenie risinājumi bloki ir bijuši šādi, gan pirmajā redakcijā, gan tagad. Pirmkārt, apbūves plānojums un telpiskā struktūra, ainava, mantojums, kultūras mantojums lokālais, ko mēs mēģinam un esam centušies ietvert lokāla plānojuma risinājumos. Sociālā infrastruktūra, transports, protams, inženiertehniskā infrastruktūra, lietas ūdeņa apsaimniekošana, meliorācija, pilsētvides kvalitāte. Lietas ūdeņi, inženiertehniskā infrastruktūra, transports faktiski jau ir sākuši ietverties jau precīzākos projektēšanas dokumentos, proti ir uzsākta Skanstes revitalizācijas pirmā kārta. Par telpiskās attīstības redzējumu. Skansti mēs uztveram kā ļoti nozīmīgu teritoriju Rīgas vēsturiskā centra un visas pilsētas kontekstā, gan transporta loka attīstībā, gan teiksim, pilsētvides kvalitatīvas pilsētvides veidošanā un tam līdzīgi. Šeit ir koncentrēti arī daudzi ļoti nozīmīgi jau tagad sabiedriski, sporta un citi objekti, un nākotnē ir skaidrs, ka attīstīsies arī citas pilsētniekiem un varbūt nacionālā nozīmē būtiskas vietas un lietas. Te mēs redzam kopējo ilustrāciju kopējai telpiskajai koncepcijai, kur ir attēloti arī būtiskākie objekti. Apkaimes centru iezīmē tās kodols ar nozīmīgākajiem esošajiem sabiedriskajiem objektiem un teritoriju, kurā vēl arī varētu attīstīties. Mēs redzam būtiskākos publiskos objektus, kas pašais koncentrējas loģiski tuvāk Rīgas vēsturiskajam centram. Mums ir iekšējais apkaimes loks, ko aptver transporta iekšējā sistēma, un Rīgas vēsturiskajam centram un citām apkaivēm tuvējā teritorija, ko mēs savulaik saucam par lineāriem kvartāliem, kur ir zemāka plānota apbūve un kas ir veidots kontekstā ar apkārtējām apkaimēm. Nozīmīgākie risinājumi, ko mēs redzam plānojuma saistošajā daļā, ņemot vērā Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma ietvaru. Tas, protams, ir funkcionālais zonējums, kur atspoguļojas iepriekšējā bildē redzamā galvenā telpiskā koncepcija, proti apkaimes kodols, nozīmīgi iespējami objekti, piemēram, šī jaunā dzelzceļa stacija, jeb multimodālais transportmīs centrs. Visnozīmīgākās lietas ir publiskā ārtelpa un apstādījumi. Mums ir ļoti daudz dažādu veida zaļo teritoriju, kurām ir izstrādāti individuāli noteikumi, publiskās
apbūves teritorijas. Pulkveža Briežas ielas malā ir arī vēsturiska, nozīmīga, autentiska mazstāvu apbūve, kas ir zonēta atsevišķā funkcionālajā zonā, un mēs veidojam zināmu buferzonu gar esošo dzelzceļu, kuras nozīmīgākā īpašība ir ierobežota dzīvojamā būve, bet orientēšanās uz publisko vai varbūt pat vieglās ražošanas apbūvi. Tā sauktā New Hansa City teritorija, jeb kvartāls starp Sporta ielu, Hanzas ielu, Skansas ielu un Pulkveža Brieža ielu, savu veidolu daudz nav mainījis. Praktiski ir palikuši nosacījumi, kas jau ir spēkā esošajā detāla plānojumā. Nozīmīgākais objekts šajā kvartālā ir paredzētais laikmetīgās mākslas muzejs. Savukārt blakus tā sauktajiem pilsētas mēroga, jeb apkaimes centrālajiem kodolam, mēs paredzam, ka iespējams varētu attīstīties koncertzāļu konferenču centrs, kam ir izstrādāti arī individuāli attīstības nosacījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Protams, apbūves augstums ir viena no kartēm grafiskajā daļā un nosacījumi apbūves noteikumos, kas iezīmē galvenās telpiskās kvalitātes, jeb perspektīvas šai teritorijā. Pa kreisi jūs redzat Rīgas vēsturiskā centra un aizsardzības zonas plānojumu, kur aina ir visai raiba. Tie laukumi, jo vēsāka krāsa un tumšāka, jo apbūve ir augstāka. Esam precizējuši un, varētu teikt, vienkāršojuši, padarījuši skaidrāku šo sistēmu, atbilstoši apkārtējām teritorijām un to apbūves raksturam. Apbūve gar Rīgas vēsturisko centru un apkārtējām apbūvēm ir zemāka. Vidū centrālā daļa ir līdz 9 stāviem, augstāka, bet varbūt skrajāka ar lielākām apstādījuma teritorijām, un apbūves augstums konsekventi palielinās ziemeļu virzienā, attālinoties no Rīgas vēsturiskā centra. Nozīmīgākā plānojumu daļa ir publiskā ārtelpa, protams, un apstādījumi, jo tās ir sfēras, līdzās, piemēram, transporta sistēmai, par ko atbild pašvaldība lielākoties, bet ne tikai, un kas nodrošina pilsētu vides kvalitāti. Skanste stratēģijā ir iezīmēta kā viens no galvenajiem savienojošajiem zaļiem koridoriem, kas no pat Vecrīgas un Rīgas vēsturiskā centra ved līdz pat Meža parkam. Ar šādu, teiksim, ideju ir izstrādāts arī Skansas lokāla plānojuma risinājums attiecībā uz publisko ārtelpu un apstādījumiem. Lielākais un interesantākais darbs pilnveidotajā redakcijā bija izstrādāt īpašu apstādījumu un publiskās ārtelpas koncepciju, kas no vienas puses nosaka vadlīnijas, gan dizainam, gan augu sortimentam, gan principiālajām attīstības idejām publiskās ārtelpas jomā Skanstē. No otras puses kalpo kā pamats saistošajiem noteikumiem attiecībā uz šīm jomām. Te mēs redzam apstādījumu struktūras principus. Pašu koncepciju jūs varat redzēt un izstudēt noteikti labāk, nevis detāla plānojuma, bet lokāla plānojuma materiālos. Tas ir interesants materiāls, ļoti iedvesmojošs. Ceram, ka tas noderēs projektētājiem turpmākajā darbā. Tātad apstādījuma struktūra, kuru mēs esam būtiski pilnveidojuši un palielinājuši zaļās platības no esošajā plānojumā noteiktiem kādiem 2–4 hektāriem līdz 14–16 hektāriem vismaz. Virsūdeņu novadīšanas sistēma, kas ir inovatīvs risinājums šajā jomā. Skanstē ir ļoti slikta
inženierģeoloģiskā, jeb hidroģeoloģiskā situācija, un mūsu ideja ir neapbūvētās teritorijās izbūvēt atklāto virsūdeņu novadīšanas sistēmu, kas pašreiz jau iemiesojas revitalizācijas projekta pirmajās fāzēs, izveidojot tādu kompleksu ar apstādījumu teritorijām un atklātiem kanāliem un pat dīķi parkā Zirņu ielas rajonā. Transporta un gājēju kustībai ir dotas dizaina vadlīnijas, tostarp arī ielu segumiem, kur lielākā daļa ir rekomendēta un arī saistošajā daļā noteikti, teiksim, ar bruģi un tādiem ūdens caurlaidīgiem segumiem, kas ir videi draudzīgāki. Velo satiksmes infrastruktūrai arī ir savas dizaina vadlīnijas. Ne viss ir saistošs un pārnests abūs noteikumos, bet tas noteikti var iedvesmot un noderēt praktiskajā darbā. Piedāvājam, piemēram, pagaidu risinājumus un pastāvīgus risinājumus dažādām aktivitāšu infrastruktūrām. Te redzat piedāvātos skriešanas veloceliņu maršrutus, arī konkrētiem labiekārtojuma elementiem, to izvietojumam, varbūt raksturīgiem mezgliem, ir dotas vadlīnijas, ieteikumi un risinājumu piemēri. Konceptuāli vides tematikas risinājumi ir tāds iedvesmas pilns sektors, kur teritorija ir sadalīta tādās raksturīgās daļās, ganības, siena pļavas, atgādinot Skanstes vēsturi, to starp industriju, un vadoties no šiem pamatprincipiem ir izstrādātas vadlīnijas arī vides dizainam. Mēs redzam gan elementus, gan kompleksas sistēmas, kādas tās varētu izmantot projektētāji un pēc kurām vadīties. Nosacījumi ielu telpas veidošanai ir viena no nozīmīgākajām daļām, jo šie risinājumi ir pārtverti un ietverti apbūves noteikumos. Tātad šī jau ir saistošā daļa. To mēs varam redzēt izklāstā apbūves noteikumu pielikumā. Daudz tika strādāts pie ielu telpas humanizēšanas, iespēju rašanas. Tas ir ļoti sarežģīti, jo ielās vienmēr ir dažādas intereses saduras, varētu teikt tā, inženieru komunikāciju īpašnieki un inženieri ir vieni no aktīvākajiem, kas aizpilda ielu, līdz ar to ir sarežģīti atrast labus risinājumus apstādījumiem, bet tādi ir rasti, un tie pārnesti tālāk jau saistošajā daļā principiālijos ielu profīlos. Jūs redzat Skanstes ielas apstādījumus, kas ir bagātīgākie, te ietverti arī risinājumi telpai starp sarkano līniju būvlaidi, tātad vienoti principi un risinājumi jau privātajos apbūves gabalos, par ko esam diskutējuši un daudz runājuši, piemēram, ar Skanstes attīstības aģentūru un raduši kopīgu valodu šajā ziņā, ir principiālais risinājums apstādījumiem, ielu telpā proti kokaugu stādījumiem un to dizainam. Un Skanstes iela nav vienīgā, katrā ielā ir veidoti šādi risinājumi, tostarp arī vietās, kur ir jāizbūvē kanāli. Tie var būt gan ar, un droši vien būs gan ar vertikālām sienām, gan ainaviski ar nogāzēm un piemērotiem apstādījumiem, par ko arī ir runāts šai koncepcijā, proti līdz pat sortimentam. Te mēs redzam kopējo apstādījumu struktūras un ūdens elementu piepildījumu Skanstes plānojumā. Jūs redzat, ka ir atrasts vietas un platības apstādījumu teritorijām, kas praktiski nosedz visu šo teritoriju gan pieejamības, gan pārklājuma ziņā. Te ūdeņu sistēma, kāda tā izskatās kopumā pašreiz. Protams, tas ir projektēšanas jautājums, kā tālāk ar to tiksim vislabākajā veidā galā. Ir domāts par apbūves kārtām,
Pirmajā kārtā mēs redzam jau reālos projektus, daļu no apstādījumu sistēmas un publiskās ārtelpas, tostarp ielu izbūves, Skanstes revitalizācijas projekta pirmajā kārtā. Nozīmīga sadaļa ir arī tramvaja līnija. Pilnu attīstības ainu jūs redzat pa labi, tas jau ir tālās nākotnes jautājums, kad varbūt tas neizskatīsies tieši šādi attiecībā uz apbūves risinājumiem, bet apstādījuma un ārtelpa, tai vajadzētu būt šādas struktūras atspoguļojumam. Apbūves kompozīciju mēs redzam arī telpiskajās ilustrācijās. Gan pirmo kārtu, gan pilnu ainu. Un tā kā viens no būtiskākajiem jautājumiem bez publiskās ārtelpas kā tādas un apstādījumiem ir arī transports, tad došu vārdu Elmāram Daniševskim, kas ir mūsu speciālists šajā jomā, lai izstāstītu šos risinājumus. Paldies! Labdien, cienījamie klātesošie! Mani sauc Elmārs Daniševskis, kā jau Lolita man pieteica. Strādāju ar šo Skanstes lokālo plānojumu visā viņa ilgajā vēsturē. Un bija veikta arī pētījumi šajā teritorijā pirms tam, kas bija saistīta ar Handas un Ziemeļu šķērsojumiem. Un no tā pētījuma, ko es pat pieminēju, par šiem abiem šķērsojumiem, nāk līdzi prognozes par satiksmes intensitātēm un transporta pieprasījumu šajā teritorijā, kad būs ne tikai šī teritorija attīstīta, par ko mēs šodien runājam, bet būs arī šie divi, kā pilnā attīstības programmā, būs arī šie abi divi Daugavas šķērsojumi. Idejas Skanstes lokālā plānojuma transporta risinājumam balstās, protams, esošā situācijā. Jūs šajā kartē redzat lietas, ar ko mums vienkārši jārēķinās. Tas ir. To pili var parādīt. Mazliet tehniski. Kā var parādīt? Rādīt. Tikām galā. Tā tad šī zaļā teritorija, tas Skanstes lokālā plānojuma teritorija, iekšējais loks. Mums jārēķinās tātad šis sarkanais ir centra loks saucamais, kuram pietrūks šodien dabā Handas šķērsojuma. Citādi viss ir esošas ielas. Pērnavas loks, kā mēs zinām no senākiem laikiem, Salu tilts, Muksalas iela otrā krastā, Daugavgrīvas iela, Handas iela. Ar to mums jārēķinās. Šodien viņš nestrādā 100%, jo nav šis šķērsojums, bet viņš aktivizēsies un tātad ir respektējams. Šis violetās līnijas, ziemeļu maģistrāla, austrumu maģistrāla, rietumu maģistrāla, saucamais lielais loks, pilsētas centra apējošais loks, viņa attīstības tempi nebūs tik strauji. Bet, piemēram, austrumu maģistrāla praktiski strādā. Dienvidu tilts ir izbūvēts un turpinās attīstību. Mums tālā nākotnē skatoties, nodarbojoties plānošanas dokumentiem, protams, ka jārespektē šādas infrastruktūra klātbūtnes. Pietuvināt šo situāciju, tātad mēs redzam mazo loku, kas iet cauri pašai Skanstei, ziemeļu koridors, kurš kopā ar dzelzceļu veido nopietnu barjeru ziemeļu virzienā. Ir skaidrs, ka mums neizdosies savienot Skanstes apkaimi kaut kā šķērsojot ziemeļu koridoru ar Sarkandaugavas virzienā, un tāpat laikā mēs mēģinājām risināt satiksmes problēmas, sasniedzamību, šīs apkaimes sasniedzamību, veidojot jaunus koridorus vai ielas, rietumu virzienā, izejot uz ganību dambi, šķērsojot ganību dambi, vienu un otru, ko es šeit rādu. Transporta princips tad ir mazais loks, šis zaļais loks, pateicoties vēsturiskai
attīstībai. Viņš, protams, nav apaļš, jā, mēs nevaram pēkšņi izcirst kaut kādu apaļu loku, jā, bet viņš funkcionē kā ceļš, kas apvieno šīs 4 daļas, šī mazākā, teiksim, šo un šobrīd jau attīstīto daļu, savieno savā starpā ar iespēju pārvietoties starp viņām, neizmantojot šos lielās maģistrāles. Lielās maģistrāles ir un būs noslogots ar caurbraucošu transportu vai tranzītu transportu, nav kā mēs viņu definējam. Viņas būs ar intensīvu transportu noslogots, un vietējiem transportam nav par katru cenu jāizbrauc uz šīm maģistrālēm, jācīnās ar milzīgu joslu skaitu un papildus vēl jānoslogo šīs maģistrāles. Viņš ir spējīgs dzīvot vietējais transports, vietējais cilvēks, tātad vai tas ir velotransports, vieglā mašīna. Arī kājām gājējiem ir iespēja neiziet uz maģistrālēm un apmeklēt visas apkaimes daļas, kur šīs maģistrāles ir kā nodala. Un no šiem lokiem, protams, ir šie savienojumi uz visām pusēm, ja, kas šeit nosacīta bultiņām parādīt, kuri ir jāattīst, kā es teicu, 2 jauni, arī šī Laktas iela šodien nefunkcionē, jo te nav savienojumi. Viņa kļūs par nozīmīgākiem, iegūs lielāku nozīmi. Gājēji un velosatiksme, ja, Lolita jau rādīja, ir skriešanas ceļi un arī velosatiksmē mazliet pieskārās. Tas princips attiecībā uz velosatiksmu un vispār satiksmes prioritāšu izvietošanu gar maģistrālām ielām, ar Skanstas ielu, Sporta ielu, šeit gar Zirņām arī. Ir 2 virzienu veloceļi, katrs savā pusē. Pa loku, mazajā lokā un ielās, kas šķērso teritorijā, ar iespēju šķērsot arī regulējumos krustojumos Skanstas ielu, vai pievienoties Skanstas ielai šis te Umeo ielas turpinājums vai Lugaža ielas turpinājums. Arī šajās ir plānots velojoslas, speciāla velo infrastruktūra, bet teritorijās, kas ir starp šīm ielām, šeit ir uzlikt nosacīt dzīvojamās zonas princips, respektīvi tur ir plānots, ka jāveic satiksmes lēnināšanas pasākumu, un tām arī jāstrādā dzīvojamās zonas režīmā, kas nes līdzi arī faktiski noņem nepieciešamību veidot kaut kādu nodalītu velo infrastruktūru, jo velospēdam nebūtu jārada šeit kaut kāda prioritāra apstākļi. Viņš kopējā satiksmē, kopējā satiksmes telpā var pārvietoties vai ierīkot to gājēju velo infrastruktūru. Sabiedriskais transports, Lolita jau pieminēja tramvaju, tas ir viskaļāk skanējis un tāds visdiskutablākais par viņu klātbūtni. Mēs šajā lokālā plānojumā viņu pieņemam kā realitāti. Mums bija diskusijas, kurā ielas pusē, kā viņam nostāties, un faktiski šajā jaunajā pilnveidotā redakcijā tad mums ir panākts tāds kompromiss vai vienošanās starp šī tramvaja attīstītājiem, lokāla plāna attīstītājiem, kur tad tramvajs atradīsies Skanstas ielā, viņš atradīsies brauktos vidū, Zirņielā un Sportielā, viņš būs vienā ielas koridoru malā. Ja. Un ir izvietots autobusu tramvaju pieturs, saplānots šodien ir tikai viens autobusu maršruts, 27. autobusu maršruts, kas iet pa Skanstas ielu, nāk no Vecmilgrāvietas pilsētas centru. Ir paredzēts papildus pieturvietu izvietošana, savietots tās ir ar tramvaju pieturām, arī ar ielas šķērsošanas iespējām. Šis autobus paliek arī Skanstas ielā. Ir iezīmēts kā potenciāls autobusu līnijas Bruņinieku un Stabu ielas, jā, kas lokāla plānojuma teritorijā viņi ir Sporta iela. Tātad Sporta ielā un šeit Stabu, šī galā viņi ir Hanzas iela.
vienvirziena ielas, pretējos virzienos varētu iet sabiedriskā transports, kas savienot ar centru. Ja šāds pieprasījums pieaugt, tad tas ir plānots, arī attiecīgs autobus pieturvietas ir plānots ielas telpā. Un ja intensitāte pieaug pēc sabiedriskā transporta, varētu būt pat arī kāds lokveidu maršruts vai ienākoši, veidojoši loku un izējoši no Skansas teritorijas savienojot tālāk ar pilsētu. Tas ir potenciālās iespējas, ko šis ielu tīkls dod sabiedriskā transporta attīstībai šajā teritorijā. Interesanta lieta, Lolita jau pieminēja, arī ir dzelzceļa stacija. Tas arī ir mantojums, ja var teikt, plānots jau agrāk un domāts. Un mēs neņēmāmies uz sevi noņemt šo ideju kā tādu, ka kāds te dzelzceļš, kāda te stacija, jo kaut kādu loģiku šajā lietā var saskatīt. Šobrīd nav redzams ne mazākās pazīmes, ka kāds to taisās finansēt vai atbalstīt pasažieru vilcienam. Nav interesi infrastruktūras attīstībā. Un nezinu, vai Skansas iedzīvotāji maksās par vilcienu izbūvi. Bet kā potenciāls, kā Rīgas stacija nevar būt vienīgais punkts, kur piestāja vilcieni, ka varētu būt kāds dzelzceļa transports, kas ienāk arī līdz Skanstai, no Lidos līdz Skanstai, no vispār Daugavas virzienu, arī Ogres virziens var šeit ienākt, jā, bet tad viņš vairs neieiet centrāla stacijā. Teorētiski tas ir iespējams, un mēs atstājām šo telpu, dzelzceļa zona gar Laktas ielu, plānoto šobrīd iezīmējās kā zaļā teritorija. Tas ir parks, rezultātā viņi var nākotnē rezervēties, bet šodien un pārskatāmā nākotnē viņi strādās kā rekreācijas teritorija. Un tad, līdz ar to mums nav nekāds pretruns un nebija pamats izmest šo ideju par multimodālo centru šeit. Vai viņš attīstīsies, kā viņš attīstīsies, bet lokāla plānojums savos risinājumos saglabāja šādu multimodālā centra attīstības iespējas šajā vietā. Autoost, reģionālā stacija, stāvparks, varbūt vēl kādas funkcijas, tramvajs šeit iet garām. Teorētiskās attīstības iespējas lokāla plānojums saglabāja. Neuzstājot, ka tās ir, teiksim, kaut kādas prioritātes vai kā saka, akmenī kalts. Kas mums vēl? Ielu tīkls, tad rezultātā ielu tīkls, šeit ir arī ielu kategorijas parādīts, tātad ir šīs B kategorija Ziemeļu koridors, kā es minēju, tā ir tāda objektīva realitāte priekš Skansas lokāla plānojuma viedokļa, mēs vienkārši respektējam. Arī Hanzas šķērsojums šeit parādās ar visiem divlīmeņu pieslēgumiem un mazais loks. Mums viņš ir jārespektē, viņa attīstība diezgan precīzi ir iezīmēta, jūs redzējāt griezumos, līdz pat apstādījuma koncepcijā, un gar viņu, gar Skansas teritoriju arī notiek ļoti aktīva attīstība. Tur arī mūsu lokāla plānojuma izstrādes gaitā jau, man liekas, ka vai pat 2 kvartāli ir apbūvējušies, jā, tā kā attīstība notiek. Un mazais loks jau ir C kategorija, E kategorijas ielas un viss vietējās ielas. Ielu tīkls savā hierarhijā pārstāvēts pilnā spektrā. Un tas arī ir viss par transportu. Laikam arī viss par... Jā, paldies. Pirms mēs pārējām pie vides pārskata, gribu tā apkopot. Man kolēģi diezgan plaši un vispusīgi stāstīja par tām izmaiņām. Es nezinu, vai jūs uztvērāt to galveno. Vienmēr cekotās izmaiņas pamatā ir saistīts tieši ar publiskās ārtelpas veidošanu, kas ir šīs Skanstas ielas apstādījuma josla, kas sākotnēji mums pirmā redakcijā bija paredzēta ielu sarkano līniju koridorā, respektīvi noņemot no privātajiem īpašumiem teritorijas daļu, lai varētu pilsēta vienot šo apstādījumu struktūru veidot, par ko mēs saņēmām pēc pirmās redakcijas tātad ļoti daudz iebildumu tieši no nekustamā īpašuma īpašniekiem, ka viņi tomēr pirmām kārtām vēlas attīstīt šīs apstādījuma struktūras savā īpašumā paši.
ka viņiem līdz ar to arī abūs rādītāji dažādos veidos mainās. Un šai pilnveidotā redakcijā tāpēc tika izstrādāts kā papildus darbs tieši virsūdens novadīšanas sistēmas vidi un apstādījuma veidošanas un vides dizaina koncepcija, kuras tātad šīs pamatlietas arī tika iestrādātas abūs noteikumos, par ko Lolita diezgan plaši stāstīja. Un tas bija ar tādu mērķi, lai tad varētu izvirzīt prasības tieši šiem privātajiem attīstītājiem un pēc kaut kādiem vienotiem principiem šo publisko ārtelpu varētu veidot gan Skanstes ielā un pamatā Skanstes ielā, bet, protams, arī visās pārējās ieliņās, kas ir ar šīm apstādījumu joslām paredzētas, lai tiešām Skanstes apkaime varētu veidoties par zaļu un ar noteiktu vides kvalitāti esošu teritoriju. Nu, un tagad apkopoju, no transporta viedokļa tātad tās galvenās izmaiņas bija, ka tramvajs mums bija sākotnēji pa malu Skanstes ielā, tagad ir pa vidu, bija pilnveidota velo infrastruktūra un parādījās arī šie piedāvājumi par skriešanas celiņiem. Nu, tas tā īsumā, lai tā kā akcentētu tās galvenās lietas. Nu, tagad pa vides pārskatu izmaiņām un tad gan pie jautājumiem un jūsu viedokļiem. Labvakar, esiet visi sveicināti šajā sanāksmē. Tātad es esmu Marta Nikmane no Sieva grupa 93 un pastāstīšu par vides pārskatu projektu, tā kā vairāk koncentrējoties uz tām pēdējām izmaiņām. Tātad strateģisku ietekmes vidu novērtējumu mēs veicam pamatojoties uz biroja lēmumu un uz normatīviem aktiem. Un turpinot strateģiskā ietekmes vidu novērtējuma procedūru, mēs esam precizējuši būtiskās ietekmes aspektus. Pirmais aspekts - vides kvalitātes saglabāšana, uzlabošana pēc būtības nav mainījies, taču otrais aspekts, tieši ņemot vērā Ilze arī tagad tieši akcentēja tās būtiskās izmaiņas, kas ir pilnveidotajā redakcijā, tad arī šeit būtiskās ietekmes aspektu mēs esam precizējuši tādā veidā, ka patiesībā, ja mēs runājam par dabas teritorijām, tad šajā Skanstes apkaimē notiks apstādījuma izveide, par jaunu faktiski izveidi, jo pašlaik tur apstādījumi tikai fragmentāri, un dabas teritorija kvalitātes uzlabošana kopumā, gan faktiski arī caur apstādījumu tieši veidošanu. Tālāk sociāla ekonomiskā ietekme, kura faktiski arī iepriekšējā vides pārskatā tika vērtēta. Šeit mēs viņu izdevām kā atsevišķu ietekmes aspektu. Un savukārt citi ietekmes aspekti - kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, degradēto teritoriju revitalizācija un arī, piemēram, ietekme uz Ainavu. Kas ir svarīgi šī vides pārskata sakarā, par cik mēs vides pārskatu tāpat kā lokāli plānojumu apspriežam otro reizi, tad vides pārskatā mēs arī vērtējam divas alternatīvas. Tas ir pirmā alternatīva, mums ir lokāli plānojuma pirmā redakcija un attiecīgi otrā alternatīva, es atvainojos, mazliet neprecīzi uzrakstījis, nevis otrā redakcija, bet pilnveidotā redakcija, tā, ko mēs tagad apspriežam. Runājot par abu alternatīvu ietekmēm, tad, protams, lokāli plānojuma izstrādei vispārējā ietekme abās alternatīvās ir līdzīga. Tā ir pozitīva tieša ilgtermiņa ietekme uz Rīgas plānošanas dokumentu ieviešanu, konkrēti uz Rīgas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam ieviešanu, tāpat arī Rīgas, ar šo lokālu plānojumu Rīgas pilsēta turpina jau citos lokālu plānojumos uzsākto iekļaušanos valsts plānošanas sistēmā. Tas ir ieviešot ministra kabineta noteikums 240 un arī iekļaušanos TAPIS sistēmā, kas ir valstī noteikta. Runājot par vides kvalitātes aspektiem, abām alternatīvām, protams, galvenā ietekme, runājot par tikko Elmāra stāstītajiem, detalizēti stāstītajiem transporta risinājumiem, galvenā ietekme ir saistīta ar gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni. Un tas vērtējums, izvērtējot tagad visus pieejamos materiālus, kas mums ir, tostarp arī jaunveidojumā tramvaja līnijas sākotnējā izvērtējuma materiāls, ar ko mums bija iespējams iepazīties šī vides pārskata sagatavošanas procesā. Tad tas vērtējums ir tāds, ka tuvākajā nākotnē, par tuvāko nākotni mēs uzskatām aptuveni 10 gadus
ir iespējama attīstoties šai teritorijai. Teritorijas iekšienē, tieši pie galvenajām ielām īpaši, ir iespējama gaisa kvalitātes pasliktināšanās neliela. Tieši tie kritiskie rādītāji ir slāpekļu dioksīds, daļiņas, gan PM10, gan 2,5, jeb sadzīviski sakot putekļi. Ja. Taču tālākā nākotnē attiecībā uz transportu, par cik pakāpeniski tiek ieviesti transporta līdzekļi ar augstākiem vidas kvalitātes standartiem, tie ir tie Eiro vidas kvalitātes standarti, tad tālākā nākotnē, tas ir 2048. gads, mēs redzam, ka gaisa kvalitāte uzlabojas tieši pēc NO2 rādītājiem un arī PM10, ja mēs runājam par arī PM2,5. Ja mēs runājam par daļiņām, tad šeit ietekmes samazinājums ir iespējams arī kopjot teritorijas, kopjot ielas, jo tā daļiņu izplatība notiek arī tīri mehāniski daļiņām izplatoties. Savukārt, ja mēs runājam par trokšņa līmeņa pieaugumu, tad tas no transporta, protams, ir ietekmes faktors, bet arī lokāli plānojuma teritorijā pie galvenajām ielām. Un šajā, lai, teiksim, risinātu šo situāciju, tad arī abos noteikumos ir paredzēta virkni pretrokšņu pasākumi. Jau iepriekšējās prezentācijās par to tika stāstīts, piemēram, dažādi plānojot teritorijas, piemēram, neplānojot dzīvojamās būvs dzelzceļa tūmā, neplānojot uz galveno ielu fasādēm un tam līdzīgi. Savukārt, vērtējot šī lokāla plānojuma ietekmi uz blakus teritorijām, kurās ir paaugstināta arī trokšņa, bet arī gaisa piesārņojuma līmeņi pašreiz, tas ir Valdemāra iela, piemēram, tuvākā, kurā ir lielākie pārsniegumi, tad attiecībā par gaisu tas vērtējums ir līdzīgs, ka, teiksim, ilgtermiņā mainoties šim eiro standarta mašīnām un pat nomainot avotus, uz kā mēs darbinām savus automašīnu dzinējus, tālā nākotnē gaisa kvalitāte uzlabosies, ar trokšņa līmeni būs jāstrādā ar pasākumiem, gan plānošanas, gan arī, piemēram, pretrokšņa dažādus troksnes slāpējušus materiālus izmantojot un tam līdzīgi. Otra sadaļa ir inženiertehniskās apgādes risinājumi, pie tiem es tik daudz nepakavēšos, bet kopumā ieviešot lokālu plānojumu, tās ietekmes ir sagaidāmas pozitīvas, jo teritorijā tiks izbūvēta centralizēta inženiertehniskās apgādes tīkli. Šis te jau pieminētais Skansas teritorijas revitalizācijas projekta pirmā kārta ir labs tāds piemērs un Rīgas pašvaldības jau tāds reāls ieguldījums, kas šajā virzienā strādā. Tālāk vidas kvalitātes sadaļā mēs skatāmies arī ražošanu, kas ir plānota tuvāk pie dzelzceļa. Tajās JC teritorijās, taču ražošanai arī ir izvirzīti ļoti stingri nosacījumi. Šīs nav domātas rūpnieciskās attīstības teritorijas, tur ir atļauta vieglā ražošana, veidojot īpašu sarakstu no ražošanas uzņēmumiem un izslēdzot gan darbības ar atkritumiem, tos ar bīstamiem atkritumiem, izslēdzot arī darbības ar virkni no ķīmiskās rūpniecības šīs darbības, tāpat arī ir atļauts mazās ražotnes, arī darbības, kurām nav jāsaņem piesārņojošo darbību atļaujas vai apliecinājumi. Tad faktiski tās ir ražotnes, kuru ietekme uz vidi, tā kā vieglā ražošana arī ir definēta, tad tā ietekme uz vidi nav būtiska vai ir neliela. Ja ceļš mēs salīdzinām ar transporta ietekmi, kas ir šajā teritorijā sagaidāma. Tālāk abos noteikumos ir arī pozitīvi vērtējums tas, ka ir abās alternatīvās jau tā ir noteiktas prasības gan gaisa piesārņojumi, tas ir NO2 samazināšanai tajās teritorijās, kur tiek plānots autostāvvietas, tāpat arī pretrošana pasākumi, tos jau es pieminēju. Tālāk par ietekmi uz apstādījumiem un dabas teritorijām. Tad, kā jau Lalta minēja, ir sagatavots ļoti detalizēts pētījums, kas nosaka vienotas publiskās ārtelpas labiekārtojuma risinājums, un faktiski to gan daļēja ieviešana abos noteikumos, gan pārējo ieviešana, teiksim, patreiz kā vadlīniju noteikšana un ieviešana būvprojektēšanas stadijā ir tas būtiskais pienesums, kas ir pilnveidotai redakcijai, tas ir tai otrajai alternatīvai.
un, protams, tā ir vērtēta arī kā pozitīva ietekme. Vēl no tīri tādām dabas vērtībām teritorijā nav konstatēts īpaši aizsargājumi biotopi, ir viena īpaši aizsargājums sugas atradne, kur ir notikušas konsultācijas ar dabas aizsardzības pārvaldi, vairāk kārtīgas, un rezultātā ir ne tikai, teiksim, tāda vienošanās, bet tas darbs jau ir izdarīts, kad atradne, par cik teritorijā nebija iespējams nodrošināt tās aizsardzību, nekādā veidā, jo teritorijas attīstība saistīta arī ar gruntsūdens līmeņu maiņu, tad šī atradne saskaņā gan ar normatīvu aktu prasībām, gan arī dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem ir pārcelt uz Vecdaugavas dabas līgumu. Tas ir jau izdarītais darbs līdz, teiksim, šajā plānošanas procesā. Arī sociāla ekonomiskā ietekme, gan darba vietas, gan arī tā vidas tā ārtelpa un inženiertehniskās apgādes nodrošinājums, kas tiek veidots, tiek vērtēts kā pozitīva tieši un arī netieši ietekme pastarpināt uz cilvēku, teiksim, dzīves vidi un cilvēku veselību. Par citām ietekmēm kultūrvēsturiskais mantojums, par ko arī jau Lolita izstāstīja, gan šis te augstuma plānojums, gan arī speciālas prasības, kas ir noteiktas dzīvo mazstāvu apbūves, tā bija mazstāvu, dzējuma teritorija, mazstāvu apbūves teritorijā ganību ielā, kas nebija pirmajā redakcijā, līdz ar to pirmajā alternatīvā. Ietekme uz ainavu ir veikta vizuālās ietekmes novērtējums, tādā veidā arī plānojot augstumus, lai mēs iekļautos Rīgas vēsturiskā centra teritorijā. Un ietekme uz degradētām teritorijām arī pozitīvi, jo, protams, attīstot šīs teritorijas, tā degradētā vide, kas daudziet tur ir, tiks sakārtota. Līdz ar to rezultātā, apkopojot to vērtējumu, mēs salīdzinot dabas alternatīvas, mēs no vidas pārskata viedokļa mēs ieviešanai iesakām otro alternatīvu, jo pirmkārt šajā alternatīvā detalizēti ir risināti virsūdeņu novadīšanas jautājumi, par kuriem es savā prezentācijā nepateicu, bet iepriekšējo minēju daudz, un arī tāda vispubliskā ārtelpa apstādījuma veidošanas risinājumi detalizēti izstrādāti, daļēji tātad iekļauti arī abūs noteikumos, pārējā daļa izmantojums kā vadlīnijas projektēšanas procesā. Ir izvēlēta multimodālās stacijas novietojuma viena vieta, pirmajā redakcijā bija 2, līdz ar to ietekmes arī vērtējums bija vienā un otrā vietā. Tāpat arī sabiedriski nozīmīgu objektu plānojums konkrēti noteikts, tostarp arī izglītības iestādēm un skolām. Kultūra vēsturiskā mantojuma vērtību plānošana detalizētāka šajā redakcijā, arī abūs augstumi pieminētie, un arī dabas teritorija un apstādījuma plānojums teritorijā ir pārskatīts saistībā ar esošo plānojumu. Tad mēs ieviešanai no vidas pārskatu viedokļa ierosinām apstiprināt šo te pilnveidoto redakciju, kas vidas pārskatā mums ir otrā alternatīva. Savukārt tās negatīvās ietekmes, lai tās mazinātu nākotnē, tad pirmkārt, protams, ir jāievēro visi normatīvie akti un arī teritorijas izmantošanas abūves noteikumi pats par sevi, kas tiks apstiprināti. Iespējams, dažām teritorijām attīstoties, piemēram, autostāvvietām ar skaitu lielāku par 300, dažādiem pilsētu būvniecības projektiem, inženiertehnisko tīklu apgādes projektiem, ja tie tiks lielākā mērā risināti, iespējams būs jāpiemēro vēl ietekmes uz vidu novērtējuma procedūras, vismaz sākotnējais izvērtējums. Tātad tas ir tas process, kam jāiet cauri, identificējot detalizētāk, tad, kad tie projekti būs noformulēti to ietekmes, un līdz ar to arī projektēšanā jāparedz pasākumu negatīvu ietekmu mazināšanai, protams, monitorings, un jau vairāk kārt pieminētais atklātās virsūdeņu novadīšanas sistēmas un vienas publiskās ārtelpas labi iekārtojuma risinājuma projekts, kuru gan, ja, teiksim, tur ir tas risks, ja projektēšanas stadijā tā daļa, kas nav iekļauta abūs noteikumos, tiks piemirsta, tad tas rezultāts var nebūt pozitīvs, tāpēc es vēlreiz beidzot savu prezentāciju gribētu tieši aicināt neaizmirst šo te vadlīniju daļu, kas ir tajā pētījumā iekļauta. Protams, arī teritorijas turpmāk izpēte dienvidu daļā pirms projektēšanas tiek ieteikta attiecībā uz augsnes grunts piesārņojumu. Tas ir dienvidrietumu stūrī tajā teritorijā. Un turpmāk attiecībā pa vidas pārskatu un arī lokālu plānojumu, acīm redzot,
priekšlikumu saņemšana turpinās un tiek gaidīta līdz 2. oktobrim, un attiecībā par vidas pārskatu ir tā, ka mēs pilnveidojam pie sabiedriskās apspriešanas procesa vidas pārskatu un diezgan īsā periodā plānojam to iesniegt arī vidas pārvaldības valsts birojam atzinumu saņemšanai. Paldies jums! Paldies! Nu, tagad gan jautājumi. Viss skaidrs visiem? Jā, lūdzu, Viktorija. Piespiedu podziņu. Klotiņa kungs, lūdzu, izslēdziet mikrofonu, lai var ieslēgt. Jā. Ir. Viktorija Priļenska, Tallinas Tehniskā universitāte un, teiksim, iedzīvotāji, kas dzīvo pie Skanstas apkaimes. Man ir jautājums attiecībā par veloceļiem. Jūs minējat, ka ne visi notiekumi ir saistoši un ka ne visur tie veloceļi ir paredzēti, vai pašlaik pašreizējā redakcijā Skanstas ielā tas veloceļš ir plānots savietots kopā ar gāju ceļiņu vai nē? Vai ir atsevišķi? Par cik pašlaik es esmu braucu gan ar velo, gan medus tagad pa Skanstas ielu ar suni. Tur ir diezgan liels ātrums, ko velobrauci var attīstīt, it īpaši vakaros, tas paliek ļoti bīstami, tas savietots veloceļiņš. Piemēram, staigājot ar bērniem vai ar suni, tie velosipedisti paliek diezgan bīstami tā liela ātruma dēļ. Un otrs jautājums, vai ir paredzēti norobežoti suņu pastaigu laukumi, kas ir arī ļoti būtiski, jo pašlaik tur ir ļoti daudz suņi, un viņi visi staiga kopā ar bērniem parkos, vai ir iespējams kaut kur izvadāt suni, kur suns var izskrieties kaut kur Skanstas apkaimē. Paldies! Jā, paldies par jautājumu. Kurš atbildēm? Veloceļiem, velojoslām. Skanstas ielā ir posmi, kur bija iespējams. Mēs viņus esam nodalījuši, ir izstrādāti plāni precīzi kā pa posmiem. Diemžēl tur, kur ir pieturvieta kabatas un saspiestāki apstākļi, viņi saiet kopā, bet viņi nav savietotie kā zīme, kad ir gājējis augšā, velospēds apakšā, pa vienu brauc. Bet viņi ir nodalīti ar marķiem līniju, katram ir savs platums atvēlēts 3 metru velospēdistiem, 2,5 metru gājējiem tādās vietās. Tad viņi sanāk kopā tais posmos, kur mums fiziski nebija iespēja izvietot. Ja tiek par Skanstas ielu jūs. Jā, bet tas nav labs risinājums īstenībā, jo vietas, kur ir pieturas un kur tas saiet kopā, tas ir ļoti potenciāli bīstamas vietas, un mēs to varam redzēt pašlaik Valdemāra ielā. Vienkārši gājiem nav iespējas nekur iet. Tas nav risinājums īstenībā. Kaut kā jārisina savādāk. Un runājot par to savietotu celiņu, īstenībā arī tas marķējums, viņš situācija nepalīdz. Principā ļoti bieži gan gāji iet par to celiņu, gan velobrauci brauc pa gāju ielu. Principā marķējums nepalīdz. Tas īstenībā nav risinājums vispār. Stādos priekšā, kā pilsēta izskatītos, ja mums būtu velo infrastruktūra pilnīgi nodalīta, gājēji pilnīgi nodalīta, un viņi krustotos kaut kādos divos dažādos līmeņos, nekad nesatiktos. Ir labi, ja ir savi velo ceļi nodalīti, un tur var ātri braukt, bet tajā brīdī mēs uztrauksimies par ātri braucošiem velospēdistiem, un kā tad mēs ar bērniem, kuri arī uz velospēdu uzkāp, tur varam uzbraukt, jo tur brauc šis agresīvais velospēdists, kurš zina, ka tā ir viņa. Tas mazliet iegāja tādā galējībā skaidrojumā, bet mēs runājam par pilsētas centru, faktiski par pilsētas centru, un pilsētas centros tādu pat šādā jaunā vietā, tādu greznību kā pilnīgi nodalīts plašs veloceļus, mēs nevaram atļauties. Nevienā pilsētā nav nodalīta velo infrastruktūra no vienas pilsētas malas līdz otrai. Jums tas liekas smieklīgi, jūs droši vien man parādīsiet kādu piemēru pretī, vai ne? Holandi nosauksim, kuriem velo tradīcijas ir attīstījušās daudz gadu 10 garumā, un mums viņi nav tādi.
Un arī vēl pieprasījums. Es pats esmu aizstāvies ļoti daudz velo infrastruktūru. Un šādu viņi spēja darboties. Es arī braucu ar velospēdu. Šeit es atbraucu ar velospēdu. Tā kā mēs zinām, ko nozīmē braukt ar velospēdu. Ir ļoti dažāda publika. Un vēl ir tāds interesants stāsts par skatu nākotnē. Ja. Viena lieta ir satiksmes telpa, par kur mēs pašlaik runājam. Satiksmes telpa, ko iedot vienam, ko iedot otram, ko iedot trešam lietotājam. Būtu vērts padomāt par tiem satiksmes līdzekļiem, ar kuriem pārvietosimies pēc 10 gadiem. Jau tagad ir visādi segveji uz tādiem riteņiem, uz tādiem. Tā pašā Holandē vai Austrijā ir noteikumi, kurš drīkst pa velo infrastruktūru pārvietoties, kurš nedrīkst. Līdz 30 km/h, ne platāks pa 1,20 m un tā. Tur ir atkal savu noteikumi. Un mēs vēl uz to tikai ejam, protams. Bet satiksmes telpa ir tā, kas ir, un to mēs esam dalījuši labākajā veidā, ko varējām šeit izdarīt. Paldies. Jā, un uz otro jautājumu par suņu pastaigu lauku. Par suņiem, paldies par šo jautājumu, jo konkrētas vietas iezīmētas tieši suņu pastaigu laukumiem pašreiz nav, bet šādi redakcionāli mēs varam padomāt. Ir jāskatās, kur tas būtu iederīgi, jo droši vien nevajadzētu tuvu tomēr pie dzīvojamās mājas kā tādas. Prātoju, vai tas nevarētu būt šajā lineārajā parkā nosacīti pie Laktas ielas vai kur citur. Jo, jā, tā varētu būt viena lieta, ko papildināt, piemēram. Jā, Viktorija, ja tev ir priekšlikumi, laipni gaidam. Labi, tālāk. Jā, lūdzu. Sveiki, Andrejs Soliņš, pilsētas cilvēkiem. Viens jautājums par kokiem. Vai koki tiks stādīti tie mazie kātiņi, vai viņi tiek stādīti jau pieaugušie? Paldies. Paldies par jautājumu. Kokiem ir noteikts augums noteikts. Tātad tie ir dišstādi, ko drīkstēs stādīt. Ja nemaldos, vismaz 5 metri augstumā. Šādu prasību neaizmirstām, gan koncepcijā, gan abūs noteikumos ir ietverti. Jā, paldies. Vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu, Klotiņkungs. Varbūt sākšu ar viedokli par velo infrastruktūru. Es tomēr aicinātu, ņemot vērā, ka Skans te ir jauns, būs jauna apbūve, jauns rajons, jauna plānojuma, tomēr šo velo un gājēju infrastruktūru nodalīt ar segumu veidiem, kā tas ir Kopenhāgenā, cauraušu visu pilsētu gan arī tādu princips. Un, ja mēs to nevaram izdarīt Brīvības ielā, tad jaunajā pilsētas attīstības rajonā tur gan šo uzstādījumu vajadzētu likt un neatkāpties no tā. Jo šobrīd Brīvības ielā ir Berģu veloceliņš, un es to pats izmēģinājis. Tad, kad mēs nonākam pie sabiedriskā transporta pieturas, viņš pēkšņi izbeidzas, un tad sāks liels apjukums gan autobusu pasažieriem, gan velosipēdistiem. Bet mans jautājums ir par principiem, pēc kādiem tiks veidot šīs jaunās ielas, sevišķi tādās vietās, kur šīs gājēju zonas iela pieslēdzas pie kādas galvenās ielas, vai mēs taisīsim tā, kā tas ir bijis ierasts, ka tas ir izdevīgāk automašīnām nopaļotie pagriezieni, vai mēs taisīsim, izvirzīsim par uzstādījumu taisīt tādas ielas, kur mašīnai jau tajā segumā ir, tajā profilā ir iekodēts tas, ka gājējiem ir prioritāte. Par to pilsētu cilvēkiem arī pirms kādu laiku bija rakstījusi savā Facebook kontā, un Toms Kokins, cik zināms, Cēsīm plāno šobrīd tādu ielu infrastruktūru. Jūs redzējāt tādu karti, kur ir maģistrālās ielas, kur ir vietējās ielas un kur ir dzīvojamās zonas. Šajā kartē dzīvojamās zonas varētu būt tās daļas, kur šādā veidā ir nodalīts no ielu daļām, ja, kur acīm redzami, kur arī tā funkcija ir ielikt šajā apzīmējumā šobrīd,
kur mainās prioritātes būtiski. Jā, autotransports nav galvenais, ja viņam nav pilnībā viņam nodalītas daļas, un tad šeit dzīvojamās zonās šādi varētu veidot šīs ielas. Lokāla plānojuma uzdevums nav izstrādāt detaļās, rādījus lielāks, mazāks vai pacelts borts, vai tāds kā Elizabetes ielā, vai tāds kā Dzirnavielā, ja? Bet šie principi ar šo sadalījumu zonās un no tā izrietošo nodalīto vai nenodalīto atsevišķiem braucējiem satiksmes telpu, mēs tā esam sadalījuši, un šī iecira šādā kartē ir ielikta. Viņa arī aprakstā ir aprakstīta, un attiecībā uz to nodalīto ar dažādiem segumiem, jā, šeit nav nekādas pretrunas, jā, jūs teicāt to viedokli, ka ar atšķirīgiem segumiem var parādīt veloceļu un nekā gājēju ceļu. Tieši Eiropa ir tā, kas iet uz šo dalītās telpas principu, kur nav vairs bortakmeņu, jā, kur ir tikai ar atšķirīgiem segumiem, tie koridori tiek iezīmēti, un Skansevas lokāla plānojums nekādā veidā nav pretrunā šādām tendencēm. Šie visi pieļaujumi ir iestrādāti iekšā arī aprakstošās daļās un plānos. Un attiecībā uz to, ka pie sabiedriskā transporta pieturas beidzās velo infrastruktūra, viņi nebeidzās, Skansevā viņi nebeigsies. Viņi iet cauri, jā, viņi iet aiz pieturvietas, jā, tāpēc ir zona pieturvietai, pieturvietas kabatai, vēl vajag zaļumiem atstāt, jā, un tāpēc tajās vietās, kur ir šīs šaurās vietas, jā, kas ir tieši krustojuma tuvumā, kas ir tieši pieturvietu tuvumā, tiešām veloceļš ar ietvi satuvinās līdz vienai līnijai. Mēs viņu varam nodalīt ar barjeru vai nelielu paaugstinātu bortiņu, pilnīgi noteikti, un es piekrītu, ka vajadzētu ar atšķirīgiem segumiem rīkoties, lai lietotājiem ir skaidrs, kas ir vienam, kas ir otram, un kur ir miju vieta, kur ir kaut kas, kur ir jābūt uzmanīgam, jā, kas pievērš uzmanību. Tam es pilnīgi piekrītu, un to es atbalstu. Aigars Kušķis, mazliet papildināšu Daniševska kunga teikto. Manuprāt, es nepamanīju prezentācijā, bija vēl viena lieta, ko šai gadījumā būtu vērts pieminēt, ka plānojums un sarkanās līnijas šobrīd Skansti sadala samērā lielos apbūves kvartālos, kas ir krietni lielāki nekā tradicionāli vēsturiskā centrā. Līdz ar to plānojums paredz arī iekškvartālu gājēju un transporta ceļu veidošanu, kas arī faktiski būs varbūt tās ielas, par ko Daniševska kungs tikko komentēja, kā dzīvojamo zonu ielas un to pieslēgumi šīm te izceltajām plānojuma ielām. Tā kā tur tā struktūra vēl mazliet sabiezināsies reālajā kvartāla apbūves projektēšanas gaitā. Un tad arī varbūt labāk parādīsies tā nodalījums starp tīri dzīvojamo zonu ar šo dalīto telpu un starp šīm te samērā galvenajām ielām, kas norobežo lielos kvartālus, kur, protams, visiem transporta veidiem diezgan līdzvērtīgas tiesības un vajadzības. Paldies. Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi, viedokļi? Lūdzu. Nedeg mikrofons. Es nezinu, ka... Cita lieta var jau runāt. Man par tām ūdens zonām, kur tie dīķi domāti ir, uz kā zemes tas būs, uz attīstītāju zemes, uz pašvaldības zemes. Un kas to taisīs? Zeme ir praktiski visa, izņemot kādus nelielus fragmentus, kas ir piegriezti vai tīri funkcionāli. Tā ir pašvaldības zeme. Tieši tur, kur tie dīķi paredzēti, jā? Jā. Tātad viņi arī izbūvē. Tas ir arī ir arī viena no sastāvdaļām šajā revitalizācijas projektā, tā ka tā ir publiskā infrastruktūra. Tā. Paldies. Jā, vēl kāds varbūt? Jā, lūdzu. Man arī Soliņš pilsētas cilvēkiem vēl viens jautājums par to gaisa kvalitāti. Kā man ir zināms tāds fakts, ka, teiksim, ka ja nav kaut kādu datu, tad ir ļoti viegli teikt, ka ietekme uz vidi ir pozitīva vai netieša, vai nekāda, vai ir paredzēti kaut kādi monitoringa stacijas, tur papildus tieši tajā
jaunajā tajā rajonā, kas tiek attīstīts, tam, lai pēc tam es ar datiem varētu pateikt, vai ir kaut kāda ieteikuma vai nav. Paldies. Vides pārskatā mēs iesakām veidot monitoringa programmu šīs teritorijas ieviešanai, un tieši gaisa kvalitātes rādītāji, tīpaši slāpekļa dioksīds, ir tas pirmais rādītājs, kas ir jāvērtē. Tieši, ka ir jāierīko arī stacija, tā mēs vides pārskatā neesam līdz šim ieteikuši, bet veidot monitoringa programmu nav izslēgts, ka pilsētu tādu var veidot. Un patiesību sakot, izejot no jūsu jautājumu, man liekas, arī ierakstīšu vides pārskatā, kādu staciju vajag. Jā, lai būtu precīzāk un tas ieteikums. Labi, paldies. Jā, sadūšojamies. Jā, Balciņš, Šurens, Guntars Strops. Jautājums, kad sāksies kaut kādu nekustamo īpašumu atsavināšanas procesi? Pat cik paralēli šim procesam jau ir iestrādes šim revitalizācijas projektam, un lai saskaņot projektu, protams, ir nepieciešams sarkano līniju koridoru apstiprināšana, kas būs šī lokāla plāna apstiprināšanas rezultāts. Bet, protams, paralēli tiek runāts arī ar pašiem īpašniekiem, ir uzrunāts arī īpašuma departaments, kurš sāks šo procedūru. Arī viņiem, protams, ir nepieciešams šo koridoru apstiprinājums, lai pilnvērtīgi varētu ķerties klāt atsevināšanas jautājumiem. Tā kā mums plānojuma apstiprināšana ir paredzēta šī gada beigās, jo arī pēc jūsu apmeklējuma jautājumiem es saprotu, ka tās diskusijas par dažādiem jautājumiem ar dažādām mērķu grupām un auditorijām ir bijušas tik daudz, ka laikam jau ir izsmelti tie jautājumi un arī tas tā problemātika loks ir krietni sašaurinājies, un mēs daudz ko esam tiešām atrisinājuši. Tāpēc es ceru arī, ka mums apstiprināšana plānotā arī notiks šī gada beigās. Tā procedūra, kur mēs šobrīd esam, tad ir šī apspriešana, kas ilgs līdz 2. oktobrim. Tieši tāpat kā vides pārskatam arī par pašu lokālu plānojumu mēs gaidām dažādas vēl ierosinājumus un priekšlikumus, tad mēs viņus apkoposim, sagaidīsim no institūcijām atzinumus par šo gala redakciju, cerams pilnveidoto gala redakciju. Tad vēlreiz rīkosim, organizēsim tādu pēcpubliskās apspriešanas sanāksmi, kur interesanti būs noinformēti 2 nedēļas pirms šīs sanāksmes, lai var arī ieplānot atnākt. Ja vēl būs kādas lietas, kādi jautājumi, mēs vienkārši iepazīstināsim ar publiskās apspriešanas rezultātiem, kas vēl ir nācis klāt, ko mēs varam šī procesa ietveros vēl nedaudz papildināt. Tā kā mēs jau šodien dzirdējām, ka ir dažas lietas, ko mēs tiešām vēl varam papildināt. Un tad arī jāsagaida vēl būs no vides pāraudzības valsts biroja atzinums par vides pārskatu, un tad cerams mēs finišēsim šī gada beigās. Tā kā visas cerības ir, ka paralēli jau kaut kāda procesa notiek, bet pēc apstiprināšanas arī pilnvērtīgi varēs šis process uzsākties, kas saistās ar īpašumu atsevināšanu. Tā, vēl varbūt kādam, kas aizķēries. Ja vēl nevar izdomāt, tad, protams, līdz 2. oktobrim visas iespējas vai rakstiski vai e-pastā vienalga kādā veidā. Jā, Viktorija, tūlītās mums dod ziņu, vēl kādas lietas, varbūt, par ko mēs šodien vēl nepaspējām izrunāt vai neienāca prātā izrunāt. Tā kā mēs gaidām. Viktorija, kas bija sakāms vēl? Jā, man ir vēl viens jautājums attiecībā pret ēkam, pret dzīvojumu ēkam un pārējām ēkam, jo pašlaik, es zinu, kāda ir hidroloģiski apstākļi Skanstē, un kā nav iespējams būvēt pazemes autostāvvietas, līdz ar to, principā, visas stāvvietas ir viena līmenī ar ielu, un līdz ar to tā ēkas fasāde tiek pacelta, un pret ielu tiek veidota īstenībā vienkārši tāda tukša fasāde.
Vienīgais, kur šīs te lietas nav, tas ir Vesetas ielas dažas ēkas, kuras ir vērstas pret Vesetas ielu. Bet, ja mēs staigājam caur skansti, mēs visu redzam, ka tas fasades vienkārši ir tukšas, kas principā neveicina un tā kā neuzrunā cilvēkus, lai un skanste neveidojas par tādu kvartālu ar aktīvo gāju dzīvi, varbūt ar aktīvo ielu dzīvi. Un paliek tāda apkaime, kur automobīļi tomēr dominē. Man ir jautājums, vai ir kaut kas paredzēts, lai atdzīvinātu šī te ielu dzīvi, vai ne, vai ir kādas iestrādes? Paldies! Paldies, jā, tas ir interesants jautājums, un mēs ar šo problēmu diezgan daudz pastrādājām. Tālāk arī ielikām, un mums ir sagatavot nevis priekšlikumi, bet nosacījumi abos noteikumos attiecībā uz autostāvvietu izvietojumu, ka pret ielu mēs nedrīkstam likt šīs tukšās fasādes. Pret ielu ir jābūt publiskām funkcijām, vērstām publiskām ēkām. Attiecībā uz cokola augstumu arī esam precizējuši tā, lai nebūtu šīm pret ielu vērstajām mājām augsti cokoli, kur atkal nav nekāda loga un tam līdzīgi. Tā ka, jā, to mēs esam piefiksējuši. Jā, paldies. Nu ko, esam vismaz pirmo apli izgājuši šīs publiskās apspriešanas ietvaros. Es saku, līdz 2. oktobrim vēl droši, ja kaut kas ienāk prātā, rakstiet, sūtiet, izvērtēsim visu, ko varēsim vēl pilnveidot, papildināt, to arī izdarīsim. Un cerams, ka beidzot šo darbu varēsim nofinišēt gada beigās. Tā kā vēl būs paziņojums par šo pēc publiskās apspriešanas sanāksmi, ja būs interese, laipni lūgti, tā kā gaidiet ziņas, un tad tiekamies jau varbūt uz apstiprināšanu. Paldies visiem par darbu, un uz drīz tikšanos.